Sveiciens šodienas epizodē, kurā dalīšos ar vērtīgām zināšanām par to, kā kļūdīties eleganti un skaisti. Vienīgais un ātrākais ceļš uz uzvaru ir kļūdīties. Šo teica vairāki mani mentori, un es tam patiesi ticu, jo esmu šos vārdus izdzīvojusi savā dzīvē. Šīs zināšanas palīdzēs tev kļūt par ilgtermiņa spēlētāju, tāpēc obligāti klausies līdz beigām un uzzini, kādas lietas tev ir jāuzlabo savā dzīvē, kuras palīdzēs tev kļūdīties eleganti un ātrāk iet uz mērķiem. Starp citu, pēdējais punkts ir mans mīļākais. Welcome Game Changer podcastu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrjāševa, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Nesen es runāju ar vienu, otru, trešo, vairākiem cilvēkiem un piefiksēju vienu izteiktu lietu, kas pamudināja mani ierakstīt šo podcastu. Un šī lieta ir sekojoša. Cilvēki neapzināti, protams, ka tas notiek neapzināti, uztver kļūdas ļoti negatīvi. Kļūdas tiek asociētas ar kaut kādām ciešanām un grūtiem stāvokļiem. Lai gan liela daļa apzināti saka, protams, kļūda ir mācība, nav kļūdu, kļūdu neeksistē, taču neapzināti izjūt ciešanas saistībā ar kļūdām. Bet vai tam tā ir jābūt? Un šodien es pastāstīšu, kādus mindset shiftus, jeb insightus, transformācijas savā prātā es pat esmu piedzīvojusi, kuras man palīdzēja nekavēties šajā drāmā, nekavēties paskaidrojumos, attaisnojumos un kaut kādos negatīvajos stāstos, bet ātrāk pāršķirt lapu un vienkārši iet uz priekšu. Un sākumā es vēlos jums pastāstīt, kāpēc mēs baidamies pieļaut kļūdas. Lai vienkārši ir skaidrība, no kurienes tas nāk. Un ir tikai divi tādi patiesi iemesli. Pirmais iemesls ir, mēs vienkārši baidamies, jo tā ir uzbūvēts mūsu smadzenes. Viņām vienkārši gribas izvairīties no potenciālām sāpēm, viņas mūs sargā, viņas mums grib tikai labu, tāpēc paldies, mīlam un pieņemam mūsu smadzenes tādas, kādas viņas ir, bet nevienmēr viņas mūs ved tur, kur mēs gribam. Tas ir pirmais iemesls. Otrais – vides faktors. Mēs esam auguši vidē, kurā mūs māca, ka kļūdīties ir slikti. Es domāju, šeit daudzi var atcerēties visādus stāstus no bērnības, no skolas laikiem. Es pat viņos nekavēšos. Es iepriekš minēju, ka es šajos stāstos ilgi nevēlos palikt. Es eju uz priekšu un jūs iesiet ar mani. Kļūdīties ir normāls izaugsmes procesa posms. Mums vienkārši to nav iemācījuši. Mums mācīja pretējo. Kļūdīties ir slikti. Ok, tagad mēs mācīsimies savādāk. Un man ir viena forša pieredze no bērnības, kad es mācījos judo cīņas veidu. Es neatceros, cik man bija gadi, es gāju kaut kādās pirmajās klasītēs, un mums tur mācīja, kā pareizi krist. Skolotājs teica, tu nekad nevari zināt, kad tu nokritīsi, un tu nevari izvairīties no kritiena, jo tas ir process, tas ir cīņas process. Taču tu vari nokrist gudri. Tev ir tikai jāzina kā. Un šis insights manā galvā bija pavisam aizmirsies līdz brīdim, kad es nonācu pie sava coacha, mentora, kuru es ļoti cienu un kura pavadībā es eju jau diezgan ilgi. Un zināt, kā eleganti piedzīvot kritumus,
ir svarīga zīmola veidošanas, biznesa veidošanas sastāvdaļa. Tā ir svarīga biznesa un zīmola veidošanas sastāvdaļa. Un tas ir arī viss. Krist, piedzīvot kļūdas ir norma. Un tad, kad es to patiesi dziļi sapratu, es pārstāju izjust ļoti daudz dažādu emociju, kuras cilvēki izjūt vēl joprojām. Un daudzi cilvēki tiešām domā, ka kļūdīties uzņēmējdarbībā dzīvē ir bīstami. Tas ir sāpīgi, un sāpīgi ir mūsu smadzenēm, sāpīgi ir mūsu zemapziņai. Un tās ir biežākās pirmās parasta cilvēka domas un sajūtas. Kā jau teicu, mūsu smadzenes mūs sargā no briesmām, tā ir viņu galvenā funkcija. Bet patiesībā īstas briesmas dzīvē un biznesā ir tikai tad, kad mēs padodamies. Nevis tad, kad mēs kļūdamies. Un šeit es jūs neaicinu plānot kaut kādas kļūdas, piesaistīt, manifestēt kļūdas, noteikti mēs to nedarīsim. Mēs vienkārši iemācīsimies šajā podkastā darbības, ko darīt, kad un ja tas notiek. Ja nu gadījumā mēs nokrītam, kas dzīvē gadās, lai tu neapstātos gan savas uzņēmējdarbības sākumā, gan tad, kad tu jau ej jaunos izaicinājumos, kad tu jau esi kādu laiku savā uzņēmējdarbības procesā vai kaut kādos dzīves posmos, lai tu neapstātos, lai tu vienkārši ātrāk ietu uz priekšu. Un šeit es izdalu 4 veidus, kā kļūdīties eleganti. Un pirmais veids – tā ir ilgtermiņa domāšanas attīstīšana. Strādājot ar klientiem, lielākās ciešanas un iesprūdums ir brīdī, kad klients domā šauri, kad viņš iesprūst momentā, šodienā, šomēnes, šis ceturksnis, tikai šogad. Piemēram, šomēnes ir kritums vai šomēnes ir uzvara. Viņš redz viena launča pārdošanas cikla ietvaros, viņam nesenāk, un viņš to visu ļoti, ļoti sašaurina, ar to visu sašaurina savu domāšanu. Un, protams, ka viņš neredz lielo bildi, kāpēc viņš vispār dara to, ko dara. Tad, kad tu piedzīvo feilu, vilšanos, tev neizdevās sasniegt, tev uzlikt to mērķi, atceries, kāda ir tava pirmā reakcija. Un tagad iedomājies, ka man būtu kaut kādas superspējas, es varu redzēt nākotni, un es tev pasaku, Klau, bet pēc 2 gadiem tu nopelnīsi 100 000, 500 000, 1 miljonu. Tu nopelnīsi. Vai tu turpinātu tikpat ļoti uztraukties par šodienas izgāšanos un kļūdu, ja tu zinātu, ka tavi rezultāti ir nenovēršami? Es domāju, reakcija būtu 1,000,000% savādāk. Un šeit man ļoti patīk piemērs par investīcijām. SP500, SP500 investīcija, kura, ja paskatās lielo bildi, viņa visu laiku aug uz priekšu. Protams, mēs nezinām, kas būs no šodienas, bet kopumā lielajā bildē, kad tu uztaisi tādu lielu bildi, zoom out saucās, tu redzi, ka viss iet uz priekšu, viss iet uz augšu, viss tikai aug un attīstās. Bet ja tu sašaurini šo visu spektru uz 1 dienu, 24 stundām vai pat nedēļu, tu vari redzēt kritumu vai arī kāpumu. Viss kaut kas tur atkarīgs no sezonalitātes, teiksim tā, vai no kaut kādiem apstākļiem. Vienkārši posmu, kuru tu izvēlies paskatīties. Bet tas ir īsais ceļš. Skatāmies lielajā bildē, tas ir tas, ko es sevi attīstu atkal un atkal, redzēt lielo bildi, un jo tālāk es eju, jo lielāku es šo bildi mēģinu saskatīt. Nākošais, 2. posms, ir apzināta lēmuma pieņemšana, nevis asa emocionāla reakcija. Un tā ir vēl viena izteikta nianse, ko esmu novērojusi, ka cilvēki, kuri piedzīvo ļoti dažādas neveiksmes un viņi uz tām ļoti emocionāli reaģē, viņi nespēja, kā saka, turēt lauku, un viņi izjūt tik lielu diskomfortu, ka pieņem ļoti emocionālus, diezgan stulbus lēmumus. Piemēram, mainīt nišu. Piemēram,
aiziet no biznesa. Vis kaut kādi interesanti lēmumi notiek tad, kad mūsu prāts ir pārņemts ar emocijām. Un kā būtu, ja tad, kad tev uznāk emocijas, tu vienkārši piebremzētu, patestētu nelielas izmaiņas, ieviestu varbūt kaut kādas nelielas korekcijas un testētu pietiekoši daudz, lai pieņemtu adekvātu lēmumu. Kā būvniecībā, man te atnāca piemērs par būvniecību. Taisot projektus sākumā, plāno, zīmē programmā, projektē un visu, ko dara, saplāno. Ejot pēc plāna praksē, saprot, ka īsti kaut kā dzīvē neiet. Būvniecība ir būvniecība. Es domāju, ka visi zina, kā tur gadās. Bet testējot, meklējot variantus, beigās atrod risinājumu. Viņi neapstājas pusceļā, jo ja viņi tā darītu, mums nebūtu neviena māja, kur dzīvot, jo viss vienmēr neiet pēc plāna. Tāda ir tā dzīve. Un šeit es vienkārši piedāvāju paskatīties ar vēsu prātu, iespējams aiziet pagulēt, nomierināt savu prātu, nepieņemt emocionālus lēmumus, bet pieņemt apzinātus lēmumus no mierīga emocionāla stāvokļa. Es pati uz savas pieredzes esmu izjutusi, kā tas ir pieņemt lēmumu, ka tu esi emocionāls, ka tu esi dusmīgs, ka tu esi diezgan reaktīvā stāvoklī. Un tad, kad tu, neskatoties ne uz ko, tu nepieņem lēmumu, tu aizej paguli, tu aizej pavadi foršu laiku ar draugiem, tu padari kaut ko citu, un tu reāli no rīta pamosties, un tu domā pilnīgi savādāk. Nevelti saka, rīts gudrāks par vakaru. Tāpēc nevis pārāk daudz domājam, bet maksimāli daudz testējam un testējam arī to ar vēsu prātu. Trešā lieta ir, principā, insights. Insights, ka katra kļūda mūs spēcina, un noteikti jūs šo visu esat dzirdējuši. Kļūda mūs spēcina, tā ir pieredze. Un šeit es aicinu paskatīties vēl no vienas puses. Uzvarēt ir forši, bet, ja tu visu laiku uzvari, ir ļoti vērtīgi aizdomāties, kas iet ne tā. Jā, skan dīvaini, bet ir vērts padomāt. Jo, ja tu visu laiku uzvari, tā ir bīstama vieta, kur būt. Un tūlīt tu sapratīsi, kāpēc. Kad mēs piedzīvojam kļūdu, mūsu pirmā reakcija, parasti cilvēka pirmā reakcija ir sevis vainošana, iespējams mēs vainojam kouču, valsti, klientus, vienalga, mēs kaut ko vainojam. Bet šeit mēs saprotam, ka kļūda, viņa ir neitrāla, tā ir vienkārši situācija, un par smagu viņu padaram mēs ar savām domām un sajūtām par apstākļiem, kas ir notikuši. Un iespējams, kad mēs piedzīvojam šo kļūdu, mēs gribam, lai mūs izglābi, mēs gribam nekad nekļūdīties, mēs gribam tikai uzvarēt. Taču tieši kļūdas dod mums ļoti lielu pieredzi, viedumu, insightus, un tās liek mums bieži vien apstāties un pabūt ar sevi. Uzvaras bieži vien mums liek iet pēc nākošās uzvaras, vēlreiz atkārtot, gribu 2 reizes, gribu 10 reizes vairāk, bet tieši kļūda mūs sazemē. Un cilvēkiem, kuri tevi iedvesmo, noteikti ir ļoti interesants stāsts. Viņi noteikti nedzīvo pirmkārt emocionāli pliekanu dzīvi, un viņi noteikti ir pieļāvuši diezgan daudz kļūdas un no viņām mācījušies. Protams, es neaicinu noniecināt uzvaras, tajās arī mēs piedzīvojam pieredzi, tajās arī mēs gūstam insightus un viedumu un savu maģiju. Šeit es jūs vienkārši aicinu patrenēt savas smadzenes uz to, ka kļūdīties ir forši un tajā ir labums.
4. moments saistībā ar kļūdu. Tā ir trauksme un steiga. Kļūda nav problēma, kas rada trauksmi. Problēma ir tā, ka mēs nerūpējamies par sevi procesā, darot lietas, kas beigās rada trauksmi, jo mēs sevi vienkārši izdedzinam procesā. Mēs esam pieraduši vai nu maukt gāzi grīdā un pēc tam izdegt, vai nu maukt gāzi grīdā un vienkārši izdegt. Mums ir divas galējības. Bieži vien ļoti daudziem cilvēkiem, arī man tai skaitā, tieši tāpēc es sevi trenēju to nedarīt. Šīs ir tāda melnbaltas domāšanas tips ļoti daudziem cilvēkiem. Īpaši tādiem sasniedzējiem, ambicioziem, ļoti, ļoti gribošiem, daudz gribošiem cilvēkiem. Taču mūsu psihē ir vajadzīga atpūta no stresa. Un nav svarīgi, kādu stresu piedzīvojam. Uzvaras stress, jo tas arī ir stress, tas ir hypes, tas ir drives, tas arī ir stress organismam, pozitīvs stress. Un kļūda. Kļūda arī ir stress, jo mēs pārdzīvojam, mēs kaut kā savādāk reaģējam, bet arī nervu sistēma piedzīvo absolūti vienus un tos pašus procesus, viņi paņem absolūti vienādu enerģiju. Un pēc abiem procesiem, piedzīvojot uzvaru vai piedzīvojot kļūdu, tev vienkārši ir jāparūpējas par sevi, jāiepauzē un jāvelta laiks, lai atpūstos un notiktu šī enerģijas atjaunošanās. Un kā es to parasti daru? Es atvēlu sev 1 dienu nedēļā, lai notiek kaut kāds process, kurā es integrēju visu notiekošo. Dažreiz tā ir nedēļa, 1 reize nedēļā, dažreiz tas ir 1 reize mēnesī, un ir arī posmi, kad es saprotu, ka man pēc 3 mēnešu ilga kaut kāda procesa man ir jāatpūšas nedēļu. Es skatos pēc situācijas, bet es tiešām mēģinu iedot sev laiku, es mēģinu šo laiku atrast. Nesanāk ideāli, bet kaut kā sanāk, lai integrētu notiekošo vienkārši sevī. Lai atļautu uztaisīt priekš sevis to bildi, to lielo bildi. Padomāt, viss, kas notiek šodienā, kā tas kalpo priekš lielās bildes. Vai tiešām viss, kas šodien notiek, šonedēļ, šomēnes, vai tas viss tiešām bija vajadzīgs? Un es taisu tādu kā notikumu revīziju. Uztaisu šo zoom out, vēlreiz. Uztaisu šo zoom out, lai vienkārši saprastu, kas no tā, ko es daru, der un virza mani uz lielo mērķi, uz manu lielo bildi, uz to manu miljonu, lai jau ir, un kas nē. Kas man kalpo un kas nē. Un es atkal atgriežos pie basiciem, pie pamatiem, es nolieku skaidras personiskās robežas, kuras pati ievēroju. Nākošais posms, un tas noderēs tev ļoti, ja tu šobrīd piedzīvo kādu krīzi vai tādu posmu, kur tu jūties, ka viss vispār neiet pēc plāna, tad noteikti padomā un atbild uz šiem jautājumiem, kurus arī es sev uzdodu. Kā tu gribi izvēlēties domāt par šo situāciju? Vai par šo mēnesi? Par šo ceturksni, par šo pārdošanas procesu. Ko tu gribi, lai tas tev nozīmē? Kādas mācības tu gribi saņemt no viņa? Kā tu izvēlies šo visu redzēt un ko tu izvēlies no tā paņemt? Un ja tu skaidri zini, ka tavi rezultāti ir nenovēršami, tad vai tiešām ir vērts šodien tik ļoti pārdzīvot par šo situāciju? Ja tu zini, ka tev pēc gada vai 2 tev būs tie 10 000 mēnesī vai 20 vai 50 vai 100 000 mēnesī, tu zini, ka būs, tad vai tu tam, kas notiek šodien, piešķirtu tik lielu nozīmi, ja tu fokusējies uz to lielo bildi? Visdrīzāk, nē. Un vēl,
ko es vēlos, lai tu atceries, tieši to pašu es atgādinu sev atkal un atkal, tiklīdz tu domā, ka kāda situācija, kļūda ir grūta, tu vienkārši esi ieslīcis momentā un neredzi lielo bildi. Tu vairs nedomā ilgtermiņā un bieži vien palīdz vienkārši sevi atgriezt pie lielās bildes. Palīdz padomāt ilgtermiņā, vai ilgtermiņā šim ir liela nozīme, jo šī te domāšana, šis mindsets, šī enerģija palīdzēs tev vienkārši ātrāk iet tālāk un neiesprūst pie šīm sajūtām, jo kļūda situācija viņa ir neitrāla. Tikai mūsu domas un tikai mūsu sajūtas piešķir tai kaut kādu nozīmi. Mēs paši stāstam stāstus. Es neesmu gana labs, es esmu tāds neveiksmnieks, man tāpēc ir, jo bērnība bija tāda, ko par mani padomās, es esmu kaut kāds klauns, lūzeris un tā tālāk. Tie ir visi stāsti, ko izdomā mūsu smadzenes. Viņas labprāt neko dzīvē nedarīs, gulēs uz dīvāna, ēdīs šokolādi un skatīsies Netflixu. Viss. Pieņemam to, ka viņas tādas ir, bet mēs taču gribam dzīvē kaut ko vairāk par to. Tāpēc trenējam savu smadzeni domāt savādāk. Un šīs te negatīvās sajūtas, viņas patiesībā nāk no ticības. Ticības vai neticības, ka tu sasniegsi savu mērķi. Un šeit ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, vai tu izvēlies ticēt tam, ka tavi rezultāti, tava veiksme, panākumi, tavs mērķis, kuru tu gribi, ka viņš ir nenovēršams. Vai tu vispār izvēlies tam ticēt? Vai arī tu gribi, bet izvēlies neticēt? Tu tā kā gribi, bet patiesībā netici. Tad izvēlies. Tu vai nu gribi un tici, vai arī negribi un netici un nedari sev pāri. Viss ir tik ļoti vienkārši. Par šo podcastu es domāju, tas ir viss. Es varētu, protams, te stāstīt un stāstīt, bet tas, ko es tiešām vēlos novēlēt, ir ticēt. Jo bez ticības ir tiešām grūti. Mums katram cilvēkam vajag ticēt, sapņot un darīt. Un viss notiks. Es tam patiesi ticu, es to patiesi piedzīvoju. Pat tad, kad ir grūti un viss liekas, sliktāk vairs nevar būt. Ziniet, vienmēr var būt labāk. Vienmēr var būt labāk, vēl labāk un vēl labāk. Un to es arī jums novēlu. Es novēlu atgriezties pie lielās bildes. Es novēlu mēģināt atkal un atkal, es novēlu uz kļūdām skatīties savādāk un ceru, ka šis podcasts gāja labumā. Līdz nākošajai epizodei. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podcasts rezonēja, lūdzu, spiedi laiku, raksti komentārā savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.